Raidījums Krustpunktā. Labdien, studijā Mārija Ansone. Budžeta portfels ir svinīgi aiznests uz Saimu, bet tas nenozīmē, ka viss grūtākais ir aiz muguras. Visas strīdīgās lietas tagad būs jāizcīna arī uz parlamenta paklāja. Bet viens jau ir noskaidrojies, šajos saspringtajos laikos deputāta algas iesaldētas netiks. Bet šajā nedēļā neliels tracis izcēlās arī jau par iztērētu naudu drošības vajadzībām, proti militarizētās tēlniecības kompleksa izveidošana Ādažos. Par to tagad sākt pārbaudu un uzdots veikt auditu visiem būvniecības projektiem. Par to un citiem nedēļas notikumiem runāsim šodienas stundā pēc vieniem, kad mūsu studijā būs žurnālisti un politikas vērotāji. Bet tagad laiks brīvajam mikrofonam. Halo! Labdien! 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 Es piezvanīju uz radio, ja? Jā. Halo! Labdien! Labdien! Halo! Jā, radio? Jā, lūdzu. Halo! Jā, Jā. ir problēma. Vajag risinājumu. Tāruņa numuru mūsu studijā 6722 888 6722 559, WhatsApp ziņas var sūtīt uz numuru 25660 440, var mums arī rakstīt mūsu mājaslapā. Bet galvenais šodien piekdienā mūsu brīvajā mikrofonā ir viesis, kā parasti nedēļas nogalē, un tas ir Alens Aleksandrs Čerņa, Latvijas studentu apvienības vadītājs. Labdien! Atrašanās radio studijā jums nav sveša, kā es saprotu. Jā, tieši tā. Ir paveicies, ka man ir iespēja arī darboties Latvijas Universitātes radio Nabā, kur arī esmu viens no vadītājiem raidījumu studentu pietura. Un arī tur nereti uzņemam dažādas viesus, runājam tieši par aktualitātēm, īpaši tās, kas ir aktuāls studējošiem. Tā kā esmu arī sajūties otrā pusē un ļoti izbaudu arī katru reizi sajusties dalībnieku pusē. Bet vienmēr ir interesanti, kurā brīdī studentam noteikti tas klik, kad viņš nolemj, es ne tikai mācīšos, bet būšu arī sabiedriski aktīvs. Nodarbošos ar studentu lietām, iešu protestēšu, vērsīšos, organizēšu, darīšu. Jo taču vajadzētu ir kā mācīties, tas ir grūti, prasa daudz laika. Studijām vienmēr jābūt tām prioritārajām, jo tādēļ jau mēs tomēr esam studenti. Bet es teiktu, tas ir ļoti individuāls gadījums katram pašam. Arī pasākumos, ka uzklausot dažādus stāstus, katram ir kaut kāds tas viens mirklis, kad tas saprotas, ka tas ir kaut kas, ko vēlas un kaut kas, kas papildinās šīs studiju gaitas. Man pašam tie bija pirmie pasākumi, ierodoties augstākās izglītības iestādē Latvijas Universitātē, sāku studijas, aizgāju uz pasākumiem, satiku un redzēju, ka tiešām pārmaiņas ir iespējamas. Cilvēki, strādājot uz šo visu, var ietekmēt pozitīvāk sev apkārt esošos studentus, kaut ko vairāk sasniegt, un arī vēlējos to darīt. Līdz ar to uzsāku savas gaitas šajā pārstāvniecībā, un jau esmu arī nonācis līdz šādam līmenim. Jā, bet redzēsim, kas šajā nedēļā visvairāk interesē mūsu klausītājus brīvajā mikrofonā. Tā kā es ceļu klausulu un saku halo! Labdien! Labdien! Jauku jums dienu! Paldies! Vispirms, pirms es pieķeros divām tēmām, ko es vēlos izteikt savus viedokļus, es mārā no visas sirds atvainojos par otrdienu kļūdu, ko rakstīju WhatsAppā sakarā par Šleseru. Bet tātad sākšu pirmkārt. Es pirmdienas vakarā noklausījos intereses pēc Šlesera ierakstu Kongresu par Rīgas attīstību. Un tagad klausos, kādas viņš vīna upes un zelta kalnus nesola. Ne? Sola. Tātad nākamais viņš aizdomīgi likās tāda lieta. Labi, es saprotu, mēs visi ceram, ka karš drīz Ukrainā beigsies. Ik viens cilvēks. Bet viņš teica, skatīsimies, kā būs pēc 5. novembra. Un tas tā aizdomīgi ir tā kā no viņa toņa, kā tagad ASV nesot labi. Tagadējais prezidents, kas ir. Viņš slavēja Ungāriju, viņš slavēja Ķīnu, un pēc tam Vilis Kristopāns stāstīšot, kas un kā tur par Ungāriju. Protams, tas ieraksts tur nebija. Aizdoma bija, ka viņš Donaldu Trumpu gaida. Tas ir viens. Mēs, diemžēl, Šlesera tematu nevaram tā izvērst ļoti plaši, bet tā ir politiskā platforma.
vai ne? Un te jau arī mums katram ir sava loma. Tad es, piemēram, uz to pašu Rīgu, arī Latvijas studentu apvienībā nereti ir vērsusies Rīgas doma, aicinot studējušos paust savas idejas. Mums arī pavisam nesen bija šī aptauja par Rīgas labieklājību un labiekārtošanu, kurus datus mēs arī nodevām attiecīgajiem cilvēkiem, kas vēl līdz mums bija uzrakstījuši un palūguši tādus sagatavot. Un es domāju, mums visiem tur ir kaut kāda loma veidojot šo nākotnes vīziju, uz ko tad tiekties. Nu jā, un galvenais mums kā vēlētājiem arī ir pašiem jāizšķiras, kam ticēt un kam neticēt, vai piena upēm noticēt vai nenoticēt galā. Labi, celšu klausuli. Brīvais mikrofons, labdien! 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 Es te zvanu par tādu lietu. Tagad bieži tiek lietots tāds vārdu salikums mākslīgais intelekts. Un es vēlos kaut ko sīkāk uzzināt, kā viņš darbojas ar gāzi, benzīnu vai elektrību. Kas viņš tāds ir par zvēru? Ir iespējams tāda īsta definīcija, bet saprotamā valodā, kā darbojas mākslīgais intelekts ar gāzi vai elektrību. No, tomēr ar elektrību, bet tas, ko ir svarīgi saprast par mākslīgo intelektu, vismaz tāds, kā tas šobrīd tiek pielietots, tā ir datorprogramma, kas savā ziņā no citas pieejamās informācijas var radīt līdzīgu vai dažādos veidos apstrādāt un radīt kaut kādu jaunu informāciju, ko mēs varam izmantot. Šis ir ļoti populārs arī temats augstākajā izglītībā, kas ir nācis klajā, jo, protams, mums šobrīd ir parādījušies dažādi rīki, kas no kaut kāda uzaicinoša teksta var radīt atbildi. Vai tas ir kāds rakstu darbs, vai tas ir kāds vizuāls elements, audio elements, un daudzos citos veidos nosacītus ne jaunradas, bet tādus kā interpretācijas veidotus apkopojumus no daudziem citiem darbiem izveidot, kas principā izskatās pēc jauna radījuma. Lūk, un tas, kā mēs esam skatījušies šo un arī kā augstākajā izglītībā šo skatās, ka tas ir būtisks rīks. Mums obligāti tas ir jāizmanto, mums jāizmanto tā iespējas, lai pirmkārt ietaupītu laiku, resursus, varētu padarīt mūsu darbu efektīvāku. Attiecīgi, tas mums ir kā āmurs, kur mēs varam pielietot, bet ar informāciju saistītos jautājumos. Lūk, un tad mums vienīgais jautājums, kas paliek, ir akadēmiskais godīgums un visi šie sarežģītie jautājumi, kurus tad mēs arī cenšamies risināt dažādos normatīvos aktu ietvaros. Cerams, ka klausītājai bija skaidrs, bet arī atbildēts uz jautājumu bija ar gāzi vai elektrību. Labi, brīvais mikrofons, labdien, esat ēterā. Labdien! Labdien! Es domāju, ka jūs noteikti atceraties, ka bija Rīgā laikraksts Rīgas Viļņi. Nē, piedodiet. Rīgas balss, jā. Jā. Vai nebūtu iespējams tādu avīzi atkal izdot? Varbūt, kad kāds žurnālists ķertos tajā jautājumā klāt. Jo ļoti izdevīgi bija daudz ko uzzinājumi, kas notiek Rīgā. Varēja uzrakstīt kādus ierosinājumus vai nebūšanas aprakstīt. Tāds laikraksts ļoti, ļoti noderētu, jo mums ir visādi, ļoti daudz, bet tādi informatīvi, kas tieši kaut ko par Rīgu pastāstītu, nav. Jā. Preses izdošana vispār ir tāds, pirmkārt, tas ir komerci pasākums, katram preses izdevumam ir sevi jāatpelna, jo visi tie pašvaldību izdevumi, diemžēl, runā pašvaldības taurē pūš, un tāpēc, ja nevienas neuzskata, ka tas ir ekonomiski izdevīgi, tieši tādu Rīgas avīzi izdot, tad... Bet uz iedzīvotājiem arī ir vērts parādīt to, ka šāda interese ir, un ja tā interese tiešām ir jau pilsētas apmērā, tad jau arī iespējams kāds atradīsies, kas būs gatavs to izdot. Es patiesībā arī varu padalīties ar informāciju, ko es uzzināju, kas man likās diezgan interesanti. Arī Latvijas studentu apvienībā ir tiesības uz attiecīgi šādu izdevumu, kas ir Latgales reģionā kāda avīze. Nesam gan neko aiztikuši un darījuši ar šo, bet tāda interesanta lieta. Interesanti gan. Bet jā, tā atmiņas par Rīgas balss tādas mazliet nostalģiskas. Es vēl atceros, ka Rīgas balss iznāca pēcpusdienā. Tā bija pēcpusdienas avīze jau. Un varbūt, es nezinu, vai cik tur paspēja tās rīta ziņas ielikt. Bet, jā, dienā vēl aktuālo salikāt priekš. Jā, bet tagad jau internets, protams, ļoti izkonkurē visu, kas rakstīts. Klausītāja raksta, labdien, Upīša pieminekli plāno vienkārši pārzāģēt. Man ir cits ierosinājums nozāģēt tikai galvu un uzlikt cita cilvēka galvu, piemēram, Ulmaņa. Rumpis tāpat ir vienāds, nepatiks Ulmanis galvu nost un vietā citu. Tāds ironisks, droši vien jociņš. Ironisēšanā, bet tomēr kultūras elementi, un kā jau minēja, ļoti daudz dažādi sarežģīti jautājumi, kas vēl jārisina. Jā, bet arī mākslas
pasaules cilvēki arī strīdās vēl par to visu. Protams. Tā kā te vēl būs daudz par ko runāt. Klausītājs zvana, brīvais mikrofons. Labdien! 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 Es gribētu vislielāko pateicību izteikt Inārai Teterevs kundzei, kura finansē no sava fonda Boris un Ināra Teterevi teātra izrādes. Tas ir milzīgs ieguvums mums, vecajiem, kas mēs nevaram aizbraukt vairs uz teātriem. Mēs vakarā arī nevaram to noklausīties, bet tagad dienā ir atkārtojums televīzijā, un tas, protams, viņi to finansē. Es lielu paldies viņai saku, kaut vairāk būtu tādu cilvēku, kā viņa, kas atcerās to, kad Latvijā ir ļoti daudz vecu un aizmirstu cilvēku. Tas ir viens. Otrs, ko es gribēju pateikt, par to naudas izšķiešanu pie tie ādažu vārtiem, par to, kas tas ir, vienalga tāds aparāts, ja? Ziniet, kauna vairs nav. Un tas ir tāpēc, ka mūsu valstī neviens ne par ko neatbild. Un ja kādam būtu jāatmaksā tagad tie 182 000, tad nākošais padomātu pirms viņš izdotu valsts naudu. Komentārs? Ne, pa pirmo daļu runājot, es domāju, mēs pilnībā varam piekrist, ka ieguldījums kultūras nozarēs, mākslas nozarēs ir ļoti, ļoti būtisks. To mēs arī ceram redzēt daudz plašāk arī nacionālā mērogā. Es tieši vēlos akcentēt mūsu kultūras mākslas akadēmijas, mūzikas akadēmiju un vispārējās iestādes, kas veicina šo nozari. Un es domāju, arī studējošos es varu tikai aicināt izmantot šīs iespējas un doties uz šīm kultūrālajām pieredzēm, lai maksimāli tam iegūtu. Par naudas jautājumiem, es domāju, visa sabiedrība nav noslēpums, gaida šos finanšu pratības piemērus, kur parādīsies šīs pozitīvais piemērs, kad viss ir iztērēts perfekti, visi ir ar milzīgu atgrieznisko vērtību. Jo, ja mēs paskatāmies to pašu augstāko izglītību kopumā, mums tas finansējums apmērs nav atgriezies līdz tam pašam līmenim, kāds tas bija 2008. gadā. Tas ir plaši teikts. Un kā šīs nav izdevums, tā ir investīcija nākotnē, jo katrs ieguldītais eiro vēl pirms dažiem gadiem atnāca atpakaļ kā 7 eiro, tagad jau, man liekas, tie tuvāk 11 eiro. Līdz ar to tas ir ļoti gudrs. Tā ir gudra investīcija, bet te ir jāreitinās uz ilgtermiņu, nevis domāt īstermiņā. Jā, klausītājs ir sarūktināts, ka neļāvām izteikties par Šleseru pienācīgi, bet, mēs nevaram vienam klausītājiem ļaut aizņemt pārāk daudz ētera laika, citi var apvainoties, un parasti ir tā, ka 2 tematus izsaka, vairāk jau nē. Citādi iet tā 1., 2., 3. un pārējie paliek bešā, bet Jānis, mums arī regulārais rakstītājs, ir satraukts, kāpēc mēs viesim neesam uzsaukuši krūzīti kafijas. Saprotu, Latvijas radio ir tik nabadzīgs, ka nevar nomainīt sarkano fonu, bet cienastam tak naudu varētu sagrabināt. Viņš mani sauc par biedreni Jansoni. Mums, diemžēl, nav tādas, Gan ūdeni, tas tomēr arī ēterā runājot pašam no savām pieredzēm, ir labāk uzdzert ūdeni, vieglāk runāt, neparādās nekāds stress un nav nekāda cita efekta tomēr. Jā, un, diemžēl, Latvijas radio ir tik nabadzīgs, ka mums tur nav tādu reprezentācijas izdevumu kā Saimā, piemēram, kur var tur kafijas pasniegt. Varbūt tas kādreiz mainīsies, bet tiešām raidījuma laikā nav te ko kafijas dzert. Labdien, brīvais mikrofons! Halo! Labdien! Sveiki! Ziniet, es arī par to pašu Andreju Upīšu pieminekli. Tas izklausās tomēr ļoti briesmīgi, kad viņi ņems un zāģēs uz pusēm. Vai tā nevar tā noņemt nost, bet vai kāds būs tik spējīgs uzrakstīt tādu grāmatu, kā viņš uzrakstīja Zaļo zemi? Un nākošais, vai tā tas runātājs, kas tik ļoti grib to pieminekli likvidēt, nezinu, vai viņam kāds cels nākotnē pieminekli. Paldies! Jā, ko tur piebilst, ja izteicāmies. Tā klausītājs vaicā, kas noticis ar LSM kanālu Telegramā apstājies. Par to gan es nezinu, nesekojam. Labi, es pacaušu klausuli brīvais mikrofons. Labdien! Labdien! Sakiet lūdzu, kādu atzīmi jūs ieliktu vidusskolas beidzējam, kurš eksāmenu nokārto ar 15%? Tas taču patiesībā nav zināšanas. Kādu atzīmi jūs ielikt viņam 10 baļu sistēmā? Ko tad viņš tos 12 gadus tajā skolā ir darījis? Un kur viņš ar tādu diplomu dzīvē tiks tālāk? Paldies!
Jā, tas jau, man liekas, ka tā ir tā kā drīzāk atļauja aiziet prom no mācību iestādes, nevis ceļa zīmē kaut ko mācīties tālāk, jo, protams, ar tādām minimālām zināšanām Nevelti arī tālāk stājoties, vai jebkur, kur šādi rezultāti tiek skatīti, uz šiem procentiem arī paskatāmies un tie tiek salīdzināti savstarpēji, vai tiek veidot šāds konkurss arī uz budžeta vietām augstākā izglītībā. Es domāju, šeit ir būtiski skatīties, kas tad ir tas procents, kurā jomā un kur šīs zināšanas ir nepieciešamas visvairāk. Jo matemātikas zināšanas, protams, tam pamatā ir loģika, visa šī atjautība, atmiņa un vēl daudz citi ļoti, ļoti būtiski elementi, bet arī akcents var būt citviet, un iespējams, ka tieši tās zināšanas tieši tajā lomā būs vēl nepieciešamākas. Jā, bet skaidrs, ka kaut kādi matemātikas pamati būtu jāzina katram, un tas ir satraucoši, kāpēc ir tik daudz jauniešu, kuri iziet cauri skolai, nekas nepaliek galvā, jo, nevar, protams, visu velt arī uz bērnu slinkumu, jo ir vajadzīgs, tomēr arī prast strādāt ar dažādiem bērniem, arī tiem, kuriem galvā slikti lien iekšā matemātika. Tieši tā, un man ļoti priecē studentu iniciatīvas, ko esmu redzējis visā Latvijā, gan šīs jauno matemātiķu, jauno fiziķu skolas, dažādas iespējas, kur studējošie braukā pa Latviju uz skolām, tiešām stāst par savu pieredzi, iedod iespējas pasniegt kaut ko. Jaunie studējošie šeit īpaši vēlas izcelt jaunos pedagogus, kas aizpild dažādus robus mūsu darba lokā un dodas uz skolām un tiešām pasniedz, padzināt šos dažādos priekšmetus. Es teiktu, ka mums katram ir loma, ko spēlēt, lai mēs turpinātu veicināt nosacītu izaugsmi, un kā jau arī plaši ir vairāk kārt izskanējis, arī pedagoģi atalgojuma jautājums ir būtisks šajā, lai arī varētu nodrošināt atbilstošu atalgojumu un dot iespēju tiešām apmācīt jauniešus augstākai izglītībai un arī tālākiem sasniegumiem. Tā kā es teiktu, ļoti svarīgi jautājumi, ko risināt. Jā, klausītājs zvana, labdien, brīvais mikrofons. Jā, labdien, es par tiem pieminekļiem. Tagad ierēģi cīnās un visādi aktīvisti cīnās ar pieminekļiem, bet man liekas, ka jēdzīgāk būtu cīnīties ar tiem austrumu puses kraus vagoniem, kur pārvadā cigaretes bieži vien rādīja televīzijā, un tur var būt arī daudz kas bīstamāks, ne tikai cigaretes. Un tie jau ir tādi kā trojas zirgi. Labāk viņi būtu, kā teikt, metušies virsū tiem vilcieniem. Darīt visās jomās varētu atrast daudz ko. Ne, tieši tā, bet tāpēc arī, es domāju, valdība ir lēmusi, ka šī gada prioritāte ir aizsardzība un kaut arī finanšu jomā tas ir radījis dažādas sarežģītas jautājumus. Es domāju, Latvija kopumā ir vienojusies, ka iekšējā un ārējā aizsardzība mums ir prioritāra. Mēs uz to esam skatījušies un tā tiek pilnveidot kaut kādā mērā. Protams, tur arī daudz dažādi jautājumi, kur kaut kas ir jāpiestrādā, kaut kas nav pilnvērtīgi bijis iepriekš vai tagad un pie kā vēl jāstrādā. Klausītājs Toms raksta, manā bērnībā skaitījām pantiņu. Andrejs Upīts, lec kā krupīts. Es atceros no pantiņa. Bet būs jauns Andrejs Upīts, ir pusīts. Tas ir, ja tiešām tas galā tā notiks. Tā Antons raksta, izglītības dokuments jau nav gudrības rādītājs. Tas ir drīzāk apliecinājums, ka neesi pilnīgs duraks. Kurš izglītības dokuments? Tas jau tiešām ir atkarīgs no katra cilvēka individuāli. Tomēr tur izglītības dokuments nereti nāk ne tikai ar šiem procentiem par konkrētām sekmēm, bet arī par papildus eksāmeniem, par papildus sasniegumiem, olimpiādēm, kur piesaistamies deju pulci, kori un daudz dažādas citas papildu aktivitātes. Augstākajā izglītībā tas nereti nāk ar studējušo pārstāvniecību, ar dažādiem klubiem, daudz dažādām citām nozarēm un interesēm, prakses iespējām un daudz ko citu. Es teiktu, viss šis kopums ir primāri, lai sagatavotu jaunieti ieiet šajā darba tirgu, spēt sev pirmkārt pilnīgi attīstīt, tiekties pēc kaut kā lielāka un arī efektīvi darboties tajā nozarē, kurā ir izvēlējies strādāt. Klausītājs, kāds ir sajūsmā par ideju par galvas nomainīšanu? Tiem, kas visiem vējiem līdzi lokās, tie varēs labi un ātri izpausties. Tā ir tiešām, tur jau var pat skrūvējumu galvu kaut kādu, tad noskrūvē vienu un pēc tam uzskrūvē citu. Sazināli pieminekļi. Jā, labi, klausītājs zvana. Brīvais mikrofons, labdien! Halo! Labdien! Labdien! Es gribēju parunāt par tādu lietu, kad tas dons, kas tur nosēdās, vajadzēja uzlikt uz tā bruņu transportiera, kas atrodas ātras bāzē, un tad sanāk plētāk.
Un arī tas, ka viņi tie mums pūš pasaciņas, vajadzētu atkāpties no amatiem. Pasaku pūtēji. No amatiem jau var prasīt visus atkāpties, protams, bet jā, un pasaku pūtēji politiķi arī bieži vien mēdz būt. Es domāju, šeit vissvarīgākais ir tas, kas arī publiski vairāk kārt piesaukts, ir šī publiskā komunikācija un veids, kā tomēr tiek nodota informācija plašākai sabiedrībai, cik bieži tas tiek darīts, kādā apjomā, cik skaidri tā tiek prezentēta un visi dažādie jautājumi, arī ar kur mēs esam dažreiz cīnījušies un centušies saprast, kas tad īsti tiek domāts, kā tas tiek pasniegts un kas pie sabiedrības tiešām vēršas, tā skaitā pie nozares organizācijām un vispārīgi pašas nozares konkrētajā jautājumā, aicinot konkrēto jautājumu izvērtēt, to izrunāt un nonākt pie optimālā risinājuma visiem. Roberts raksta, ka skolās nemācot jaunāko laiku vēsturi pēc 8. gada, kad beidzās Kalvīša treknie gadi, 9. gada Šlesers Rīgā solīja izveidot 55,000 jaunu darba vietu. Tā ir pārāk jauna vēsture, kur mācīt skolās. Mēs vēl gandrīz dzīvojam to laiku atskaņās. Kādas vēstures grāmatas vēl? Turklāt par tādiem pārāk neseniem gadiem vēsturniekiem ir ļoti riskanti rakstīt kaut kādu jau tādu vēsturisku apkopojumu, ko pēc tam mācīt bērniem kā akadēmisko patiesību. Tas tiek skatīts kādus politiskajos kursos, nevis vēstures. Tieši tā. Līdz ar to, ka noteikti tam katrai informācijai ir sava vieta, kur to skatīt, analizēt un pasniegt. Tieši tā. Un patiesībā tas būtu ļoti vērtīgi mācīt par arī tajā skaitā visdažādākajiem grābekļiem, uz kuriem ir politiķi kāpuši virsū. Bet tā tiešām nav vēsture, bet drīzāk sociālās zinības un vēsture jau ir kopā apvienotas, tā kā to visu var. Klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons. Jā, labdien. Labdien. Jums te studijā kāds jauns erudīts cilvēks, viņš mums tur labi tā izstāstīja par to mākslīgo intelektu. Es pieņemu, ka viņš vakar gatavodamies studijām nedzirdēja 24. to raidījumu. Tur bija valsts kancelējas inovāciju laboratorijas vadītāja Evija Taurene. Un tagad es viņam gribu palūgt tam jaunajam cilvēkam, lai viņš pastāsta mums, kas tāda valsts kancelējā par inovācijas laboratoriju, kas tie par reaģentiem, mēģiniem, ar ko viņi tur tā laboratorijā strādā un par ko viņi saņem, to jau viņš nezinās, bet kas tāda ir par laboratoriju inovācijas, lūdzu? Tas jau droši vien valsts kancelējai būtu gan jāvaicā, nevis studentu apvienībai, bet... Es domāju, noteikti, diemžēl nevarēšu atbildēt, kas tā ir par laboratoriju un ko viņi ar to nodarbojas, jo nav bijusi iespēja ne mums ar viņiem sadarboties, ne arī kādas iniciatīvas, kurās mēs būtu iesaistījušies tieši konkrētajā kontekstā. Mums ir vairāk sanācis tieši sadarboties ar inovācijas departamentiem, izglītības un zinātnes ministrijā. Līdz ar to katrā pusē ir kaut kāda sava nozare. Es pieļauju, šī laboratorija paredzēta, lai konkrētā nozarē risinātu kādu konkrētu problēmu. Es ceru, ka tā darbojas efektīvi, un ja tur ir kaut kas saistīts ar studējošiem, tad es ceru, ka pēc šī raidījuma arī ar mums sazināsies, pados ziņu, ka šeit ir tā īstā iespēja, kur iesaistīties arī Latvijas studentu apvienībai. Jā, Agita raksta vēstuli. Es te varu tikai pilnībā pievienoties, bet es mums visiem novēlu, lai turpmākajos gados veids, kā tikt vaļā no konkrēta pieminekļa, būtu mūsu lielākā problēma. Lai tiešām mums nebūtu citas problēmas, ko apspriest, būtu taču jauki. Tiešām būtu labi, ja tā būtu lielākā problēma, diemžēl tā tas nav. Aktualitātes patiesi vienmēr ir daudz. Jā, un bieži vien ne tās līksmākās, bet, kāda dzīve ir, tāda ir. Labi, pacelsim klausulu, brīvais mikrofons. Labdien! 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 Manuprāt, ka lielākā problēma ir, kura netiek risināta, kad tiešām kad vienreiz sauks pie atbildības tos ministrus, kuri faktiski visi cīnās tā budžeta, sastādīšanas gaitā tikai lielāku naudu izplēst katrs sev. Kā viņa tiek tērēta, tas vairs nevienu neinteresē. Mums pietrūkst reto slimību, pacientu ārstēšanai, onkoloģisko pacientu ārstēšanai, trūcīgo studentu stipendijām, bet toties labklājības ministrija kaut kā garantētā iztikas minimuma nodrošināšanai pabalstiem. Vairāk kā 8 miljoni pieprasīti lieki, kļūdījās. Es atvainojos, tie pabalsti arī jau paudze sauk ar pabalstiem,
Un tie cilvēki tiešām liela daļa nav jau Latvijas nākotnē. Tad studentiem un tiešām jauniem cilvēkiem to atbalstīt. Bet nē, vai sodīs tagad, kura bija tā ministre, kas saka, kuras laikā kļūdījās 8 miljonus liekus pieprasīt? Es nebūtu tik drosmīga un neteiktu, ka tagad pabalstiem naudu nevajag. Tas, ka tur labklājības ministrija bija nepareizi sareiķinājusi, ko valsts kontrola bija nepareizi pieprasījis, tā ir viena lieta. Tur ir jāskatās arī, vai tā nauda ir tiešām aizgājusi, kur vajadzēja aiziet. Bet tas, ka ir cilvēki, kuriem ir nepieciešami pabalsti, labi, jā, ir tādi, kas dzīvo paudzēs uz pabalstiem, bet tas nenozīmē, ka visi tādi ir. Un šo sociālās jomas daļu, es jau nedomāju, ka vajadzētu kaut kādā veidā ņemt nost. Visa mēra sociālais atbalsts tomēr ir būtisks, un tas savā ziņā noved šo naudu līdz tiem cilvēkiem, kam tā nepieciešama visvairāk. Protams, ir konkrēti gadījumi konkrētās situācijās, bet nevispārināsim to uz visu sistēmu kopumā. Viss šīs sistēmas tika radīts tāpat kā stipendijas studētgos, lai sasniegtu konkrētus mērķus, tad šie mērķi tiek pārskatīti, pielāgot reālajai situācijai, un tos ir nepieciešams attīstīt, lai tie turpinātu saglabāt savu efektivitāti. Esmu pateicīgs, ka mums bija iespēja panākt vienošanos konkrētajā jautājumā. Protams, būtu gribējies lielāku šo summu, bet es ceru, ka būs iespēja šo stipendiju arī attīstīt tālākajos gados, un ministrijas būs atvērts uz šādu sarunu. Protams, budžetu plānojot ir ļoti, ļoti sarežģīti, jo ir jāņem vērā mūsu kopējā finansiālā situācija, kas ir salīdzinoši bēdīga, kā tā ir vairāk kārt ieskicēta, bet mums ir nepieciešams rast finansējumu šīm nozīmīgajām nozarēm, kā arī klausītāji jau piesauca, izglītība ir būtiska nozare, kurā ir nepieciešams tiešām vēl krietns ieguldījums gan pedagoģu algās, gan atbalsta mehānismus, gan augstākās izglītības iestādēm nepieciešamo finansējumu nodrošināt, gan vispārējās izglītības iestādēm nodrošināt nepieciešamo finansējumu. Tā kā tas pats arī veselības nozarē, sniedzot nepieciešamo atbalstu gan šiem ārstiem, gan arī pacientiem, kā jau piesauc vairāk kārt, ir dažādas situācijas, kurās ir mums jānodrošina šis finansiālais atbalsts cilvēkiem, kuriem tas nepieciešams ir visvairāk. Klausītājs Vana, labdien, brīvais mikrofons. Labdien! Labdien! Te runa bija par bērniem, kas ar švakām zināšanām skolu veidz. Un te es ātri nolasīšu, kas te tīri labi izklausītos. Kā cilvēku bērnam dzīvi uzsākot atrast ceļu pareizo un nenomaldīties no tā. Jo viņu ir tik daudz šeit plašā pasaulē. Var gadīties, ka prāts būs priecīgāks par citu ceļējot. Tik jautājums, vai rezultāts būs vēlamais. Bet varbūt ceļus pamainot, iegūmu lielāku no tā var saņemt. Tas nekas, ja ne līdz galam aiziet. Toties pieredze un sapratne par visu būs lielāka un sirdī skaidrība, kur tālāk lielās dzīves ceļš ir ejams. Un pabūt visur, kur tas ir iespējams, lai pilnveidotos, lai saņemtu no piedzīvotā gan zināšanas dažādas, gan pieredzi un kļūstot garīgi daudz bagātāks. Jā, klausītāji. Pirma publicējums sanāca. Es domāju, ļoti skaisti vārdi, pēc kuriem arī var smalties dažādas idejas. Šeit es varu gan sasaistīt kopā, kā piesaucot šos jauniešus, kam nav tik varbūt labi sasniegumi mācībās bijuši. Tas arī atgriežamies pie mūsu šī atbalsta. Nereti dati liecina, ka tiem, kuriem ir bijuši šī izaicinoša socioekonomiskā situācija, augot, mācoties skolā, arī šie sasniegumi nereti ir zemāki nekā tiem, kam ir bijuši iespēja nomalgot šo privātu skolotāju, pieteikties dažādiem semināriem, kursiem, iegūt šo papildus atbalstu. Līdz ar to arī pēc tam, kad mēs nonākam nākamajā līmenī, vai tas no pamatskolas uz vidusskolu vai no vidusskolas uz augstākās izglītības iestādi, mums ir jāturpina veicināt šis atbalsts arī ar šiem zemākiem sasniegumiem, jo nereti tieši šie studējošie, tieši šie jaunieši, tie, kas mūs pārsteidz visvairāk, tie, kas iegūstot šo atbalstu, iegūstot šīs iespējas, tās izmanto, tiec pēc sasniegumiem, un pēc tam ir mūsu nākotnes speciālisti, mūsu nākotnes līderi, kas nāk ar tiešām spējīgām un labām pārmaiņām. Jā, tas ir šausmīgi. Es negribu teikt vārdu šausmīgi, bet tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Tieši arī šī te atbalsta trūkums sākotnējais, kas nodara to milzīgo skādi. Es saku paldies. Šodien kopā ar mums Latvijas Studentu apvienības prezidents Alens Aleksandrs Čerņam bija. Paldies jums. Paldies. Paldies arī klausītājiem, kuri piedalījās mūsu brīvajā mikrofonā, arī vienkārši mūsu klausījās. Tagad būs ziņas, pēc tam jau mūsu studijā būs žurnālisti un politikas vērotāji un runāsim par nedēļas aktualitātēm.